Kā norādīt savu atrašanās vietu? Iedomājieties, ka es tagad sēžu zemeslodes centrā. Tātad acu augstumā man būtu ekvators. Tad pirmā koordināte ir, es ar roku rādītu, piemēram, uz ziemeļpolu. Tātad būtu 90 grādiem uz augšu roku jāpaceļ. Ja es gribētu rādīt uz dienvidu polu, tad roka jāpalaiž tieši uz leju. Ja es gribētu rādīt, piemēram, uz Angliju, tad būtu, kaut kur tur, varbūt tur kaut kur, vai ne, tieši uz augšu. Jo es rādu tā kā pa to nulles meridiānu. Kas tas ir? Tā ir tā kā viduslīnija, nosacīta viduslīnija. Es sēžu zemeslodes centrā, un šādi man te ir priekšā ekvators, un šādi ir tas nulles meridiāns, kas iet cauri Anglijai. Savukārt, ja es gribētu parādīt, kur ir Latvija, tad man vajadzētu pacelt roku tā kā līdz mūsu platuma grādiem, tajos, kuros palmas aug vai neaug, jo platuma grādos paliek augstāks un siltāks, jo tuvāk ekvatoram. Tātad, kādā leņķī man vajag pacelt roku uz ziemeļiem? Kaut kādi 57 grādi būs tā kā Latvijas augstums, Latvijas platuma grādi. Un tad attiecīgi, cik man būtu viņa jāpavirza uz rietumiem vai uz austrumiem, lai parādītu pirkstu no zemeslodes centra, kur tad tā Latvija ir. Latvijas koordināts ir 57 norta, 24 īsti, apmēram. Un tā jebkuru punktu. Vienkārši iztēlojieties, ka jūs sēžat zemeslodes centrā, ja jums ir roka jāceļ uz augšu, tā tad būs ziemeļu puslodē kaut kas, ja būs uz leju, tad dienvidu, un tad attiecīgi, ja būs jāgriežās uz austrumiem, tad būs E-burtiņš klāt koordinātei, tātad tik un tik grādi jāpagriežās uz austrumiem, un tik grādi jāpagriežās uz rietumiem. Elementāri! Bet tad, kad visu to izplacina, tad sanāk tā kā kartupelis vai ABCD, kā tur tā kuģu šaušanas spēle. Mēs iegūstam 4 kvadrantus, un tajās ir šīs pašas koordinātas. Bet primāri tie ir leņķi, un leņķi tāpēc, ka mēs sēžam zemeslodē iekšā un rādam, kur kas atrodas. Kādā veidā mums ir jāpaceļ roka, cik daudz mums ir jāpagriežās ar savu skatienu uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, uz ziemeļiem, uz dienvidiem, uz rietumiem vai austrumiem. Apsveicu, jūs esat apguvuši koordināšu sistēmu. Nāciet uz Nautiku, pastāstīšu vēl kaut ko.